Labdien, cienījami studenti un skolēni! Tālāk ar jums parunāsim par otru Mendeļa likumu, jeb otras paudzes pazīmju skaldīšanas likumu. Tātad, kā Mendeļs pie tā ir nonācis? Viņš turpināja eksperimentu un pēc sakrustošanas, kad viņš sakrustoja savu starpā dzeltenos zirniešos ar zaļiem zirniešiem, viņš paņēma pirmas paudzes pēctecējus un sakrustoja viņus sava starpā. Ja? Kur viņi ir heterozigotas diviņas un mēs viņus sakrustojam. Un rezultātā viņš pamanījis, ka otrā paudze mums pēkšņi parāda zaļa krasa. Un zaļas krasas attiecība pret zeltainu krasu ir 3:1. Viņš definēja savu likumu, kā krustojot savu starpus divas heterozigotas pēctecējiem dominants un recesīvas pazīmes attiecība ir 3:1. Tas viss ir labi, bet es jums piedāvāju apskatīt pakāpeniski, kā mēs varam tikt līdz šim rezultātam. Tātad, kur mums ir āte, viņa mums ir heterozigota. Un kur mums ir tetis. Tetis mums arī ir heterozigota. Un tad, gan māte, gan tētis saviem pēcnācējiem var nodot divas gametas. Jā, atkal gametas ir mūsu dzimuma šūnas. Tātad, mātei ir gan lielais burtiņš A, gan mazais burtiņš A. Tad mamma var nodot vai nu lielu burtu A, vai nu mazu burtiņu A. Tas pats arī attiecas uz tēti. Jā, viņš var nodot gan lielu burtiņu A, gan mazu burtiņu A. Kur ir mūsu vecāku gametas. Un tagad mums visas šīs gametas ir jāsakombinē savā starpā, lai iegūtu mūsu pēctecēju iespējamus genotipus. Lūgums atcerēties, ka mēs visi mantojam vienu gametu no mates, vienu gametu no tēva. Un, lai pareizi un korekti sastādītu visas šīs kombinācijas, es jums piedāvāju izmantot peneterežģi. Lai to izmantotu, mums ir jāuzvin nelielu tablīņu. Šeit augšā stūrīti mēs sadalām divas daļas un pierakstam sieviešu simbolu un vīriešu simbolu. Un tad šeit mēs sarakstīsim mūsu mātes gametas. Kur lielais burts A un mazais burtiņš A. Un tas pats darām ar tēti, ja? Kur lielais burtiņš A un mazais burtiņš A. Un kur mēs ieguvam mūsu peneterežģi. Tagad mums viņu vienkārši ir jāizpildā. Kā mēs to darām? Mums visus krustojumus ir jāuzraksta burtiņu kombināciju. Tātad, šeit mums sanāks kombinācija A lielais, A lielais. Ejam lejā. A lielais savienojas ar A mazo. Šeit atkal ir A lielais, un šeit kur ir sakrustojums ar A mazo. Un šeit pēdējā ailīte mums sanāk ir sakrustojums A lielais, atvainojiet lūdzu, A mazais ar A maziņu, ja? Kur A mazais, A mazais. Kāpēc es šeit nekur nerakstu, piemēram, šitā ailīte nerakstīju A mazais, A lielais, bet pierakstīju A lielais, A mazais. Vienkārši tā ir korekti. Jā, protams, jūs varat kaut kāda gramatiņa redzēt, kā viņi raksta tur, vai, nezinu, kaut kur internetā atrast, jā, variantu, ka raksta A mazais, A lielais, bet es piedāvāju jums sarunāt, ka mēs izmantosim pierakstu, ka vienmēr lielais burts nāks pirmais. Ja? Kur mēs pienācam pie mūsu genotipi. Mēs ieguvam mūsu pēctecēju genotipus. Jā, varam pārbaudīt. Kur lielais A, lielais A, lielais A, mazais A, lielais A, mazais A atkārtojas divas reizes. Un mazais A, mazais A. Kur viņš ir. Ja? Tās ir mūsu pēctecēju genotipi. Ja? Genotips. Ko nozīmē genotips? Genotips nozīmē šito burtiņu kombināciju. Ja? Tad ir 3 varianti. Un ir vēl viens vārdiņš – fenotips. Fenotips nozīmē, kāda veida izpaužas mūsu genotips. Mūsu gadījumā fenotips var būt vai nu dzeltena krasa, vai nu zaļa krasa. Un ko mēs varam novērot, ka mums ir 3 dažādi genotipi, jā, 1, 2, 3. Genotipu attiecība būs kāda
mums ir tāds viens variantiņš atkārtojas, šitie atkārtojas divas reizes, un šitais arī atkārtojas vienu reizi. Tās būs attiecība pēc genotipiem. Genotipi. Ja, bet mums arī šitajā kontekstā vairāk interesē attiecība pret fenotipiem. Kā viņi izskatās. Tad 3 zirnieši būs vienmēr dzeltni un viens būs zaļš. Tad 3 pret 1. Tā attiecība būs pret fenotipu. Fenotips. Ja? Fenotips 3 pret 1. Un mēs tad pienācam pie secinājuma, ka krustot savas starpā divas heterozigotas pēcnacējiem dominants un recīvas pazīmes attiecība ir 3 pret 1. Paldies par uzmanību!